Sveicināti, mani sauc Zintis, es esmu VN Tattoo Liepājas tattoo meistars, un šodien es parādīšu, kā sagatavot darba vietu un pareizi nosterilizēt instrumentus. Pirmais etaps pēc darba mēs notīram tetovēšanas mašīnītei saucamo gripu, liekās bioloģiskos nospiedumus un ievietojam gripu speciāli sagatavotā šķīdumā, aiztaisam trauku un gaidam. Nākamajā etapā mēs ņemam mūsu instrumentu pēc ķīmijas un apstrādājam to termāli un augstā spiedienā saucamā autoklāvā. Mūsu instrumentu, atkal izmantojamo instrumentu no sterilizācijas šķīduma, noskalojam lieko ķīmiju, viegli nosusinam un ievietojam sterilizācijas šķīdumu un ievietojam sterilizācijas iepakojumā. Aizvaram viņu ciet un autoklāvā iekšā. Adatas, cimdus un citus vienreiz izmantojamos izejmateriālus mēs atveram klienta klātbūtnē. Pirms katra seansa, pirms katra klienta darba vieta tiek rūpīgi nodezinficēta ar iekārtu dezinfekcijas līdzekli, kas pārklājas biezā slānī un 30 sekundžu laikā padara mūsu darba vietu atkal izmantojumu. Tāpat arī pārējās iekārtas. Kušete, darba galds un vēl dažas papildus ierīces, iekārtas. Kas mums ir kārtīgi jāpārklāj dezinfekcijas līdzekli, lai varam kārtīgi pastrādāt. Darbie draugi, mums jūsu drošība un veselība ir pirmā vietā, tāpēc, ja ir kādi jautājumi par sterilizāciju vai higiēnu, droši atstājiet viņus komentāros un piesakojiet VN Tattoo Latvija / arī Liepāja, abonējiet kanālu.